man bija paziņa, un viņš man vienā dienā saka, hei, Vita, man klausies, man besī to motociklu savā piekabē, tur vadāt, vai tu vari kaut ko izdomāt? Es domāju, super. Bet tas bija traki, jo es nezināju, ne kā viņu iepakot, neko ar viņu darīt, bet tas, kas ir jāizdara, un tas, ko es arī daru, pa priekšu saka jā, un tad, kad pēc tam tu domā, kā tu to izdarīsi. Jau tik advancēti, ka jau speciāli rāmi tiek uzmetināti skaisti, jau nocinkoti skaisti rāmi, ka tu to motocikletu iesaiņo kā lēli, pilnīgā drošībā. Beigās iznāk tā kā kūkas kaste, vai ne, pat nezinu, apakšā neredz, kas tas pa motocikletu. Motocikls ir tiešām ļoti drošs, bet, lai varētu to īsi izmantot, tev ir jābūt kaut kādām pamatbāzes zināšanām, ko spiest, kam tas ir vajadzīgs. Jo dažreiz ir tā, ka tu vari saspiest kaut ko, un tas motocikls aizbrauc pats, un tu paliec. Atlido, atbrauc ar taksīti, kā virsū savu mocīti, un tāpat arī apakaļ. Tu aizbrauc uz to noliktavu, sapako, un kā lidmašīnā brauc mājās. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Esiet sveicināti, Vervo sarunu cikls loģistika bez filtra, un šeit mēs runājam par tām lietām, kas loģistikas nozarei paliek aizkadrā reizēm. Un šīs dienas sarunas tēma ir īpaši interesanti, jo tie ir motocikli un motokultūra. No vienas puses, jā, tas ir pārvietošanās līdzeklis, bet izrādās, ka arī motocikls mūsdienās ne tikai ar motocikliem brauc, bet motocikls arī pārvadā. Un tādēļ mums ir 3 šodien lieliski viesi, kuri pārstāvot it kā dažādas lomas, arī visi 3 ir kaislīgi motobraucēji. Un Vervo pārstāv Vita, ar kuru jau mēs tikāmies vienā epizodē. Sveika, Vita! Čau! Jā, un tad mums ir Agnis un Jānis, Sveiks. kas arī brauc ar motocikliem, vai ne? Bet Vita, kas to būtu, lai domājas? Sieviete loģistikā un vēl motobraucēji. Pastāst, kā tu iesāki vispār braukt ar moto? Tas parasti notiek kaut kādos krīzes brīžos sievietes. Man liekas, es nezinu, neviena sieviete, kur ir nolikusi tiesības labprātīgi vienkārši tikai tāpēc, ka viņai dzīvē viss ir kārtībā. Un es esmu viena no tām. Ja tad kārtējā kaut kādā savā krīzes punktā es tiku pie motocikla tiesībām. Un tieši tikko pirms podcastu mēs skatījāmies, ka 18 gadi jau man ir A kategorija, bet es šobrīd nebraucu. Bet ņemot vērā visu situāciju, kas te ir apkārt, Jānis, Agnis, vēl mani foršie sadarbības partneri, viņi saka, Vita, kad tu atkal uzkāp uz motociklu? Kad? Es nevaru atbildēt, bet kaut kā drīz, es domāju, ja šis viss turpināsies tā, kā tas iet šobrīd, tad nav variantu jābrauc. Agni, kā tu nokļuvi līdz motocikliem? Pavisam tā kā, es tā kā aktīvs hobiju piekritējis, es 20 gadus noburāju, ar burāšanu nodarbojos, un tad man tā kā viss bija apnicis, un es izdomāju, man gribās no ūdens pārkāpt uz sauszemi, un gribējās ceļot, un tad es saskatīju sevi ar motocikletu, un tā palika pēc 40 metu pie malas burāšanu un nopirkt motocikletu. Un ripo labi? Tagad jau būs jau kaupā, kad 200-300 tūkstoši noteikti būs noripoti ar ļoti daudz, kur ir būts, un es to nenožēloju. Paldies, Jāni, kāds ir tavs stāsts? Man visu bērnību jau ir gribējies braukt ar motociklu, un tā bija tie mopēdu laiki, un tā tālāk. Kaimiņām bija, man pašam tādas iespējas nebija, un tad no kaimiņas tur dabūju fāterīts čomam. Fāterīts šķonītī stāvēja viņam tas mopēds, un mēs gājām viņu aizņemties. Ne zakt, bet aizņēmāmies. Un tad no rīta nolikām tukšu bāku apakaļ, ja, un tā kaut kā aizgāja. Bet vairāk, man liekas, ir no 18 gadu, 19, kad jau ir jau tas maksimālisms, gribējās kaut ko pierādīt drīzāk citiem. Šobrīd jau vairs man tas nav jādara. Es dzīvoju pats sev, bet tad ir tas maksimālisms izrādīties meitenēm, ka tu esi baigi kručs čals un tev vajag ātru, un tu esi jo ātrāk, jo labāk. Seks jau ir dažādas, ja, bet kaut kā tā. Un tas viss kaut kā arī tā arī aizgāja. Tas maksimālisms pierādīt, ka tu esi baigi kručs čals. Kaut kā tā. Bet pa Agni
es biju vien brīdi arī metis mieru jau tam visam arī ar to pašu sportu un tā tālāk. Un es biju domājis iet ar ūdeni kaut ko. Nu, tur kaitot vēl kaut ko. Un tad bija mājās man visādi tie instrumenti jau sapirkti, viss ekipējums un tā tālāk. Un es sapratu, ka tas nav mans. Es pamēģināju, nu nē, es esmu starp zemi, starp debesīm pa vidu kaut kur. Un tā kā es īsti kaut ko tur nevarēju saprast. Un atlika arī mākšķi. Palikāt, jā, nu, skaidrs. Kāpēc cilvēki vispār brauc ar motocikliem, jūsuprāt? Restartēt sevi. Tas ir ļoti labs psiholoģiskais tāds noņemē, tu spēj sevi tā kā restartēt. Mums tas tajā man brīdī tāds. tu ne par ko nedomā, Jā. tikai par to brauc. Jā, tieši tā. Nu, man liekas, tu tā kā iztīri sevi. Jā, nu tā. Protams, ka tā ir koncentrēšanās, atkal kaut kas savādāks, bet tev smadzenes pārslēdzās pilnīgi savādāk. Nu, tas man tā liekas. Tas. Man liekas, ka tas vairāk ir ceļojums. Nu, kad braukā pa Rīgu vai braukā tepat uz vietas, nu, jā, tad tas tāds tā kā izviedināt galvu. Bet principā tas ir ceļojums, ka tu mājās ēdi, googlē, skaties YouTube, skaties, kur katrs ir bijis braucis, un tad tu jau brauc ap pirkstu pa karti, un tad tu zini, tagad šo, un tagad tu veido to, un izveido maršrutu, un kā nokļūt ar moci līdz turienai, ja? Tā veidojās projekts, vesels projekts, un man motocikls ir ceļojums, liels kārtīgs ceļojums. Agni, ļoti laba tēma, jo tu minēji tātad vēl ar pirkstu pa karti, domā, kur nokļūt, un izrādās, ka mūsdienās ir tā, ka tad, kad cilvēks aizvelk kaut kur kādus 2000, 3000 kilometrus tālā vietā, viņš izdomā nevis braukt ar to moci līdz tai vietai, bet viņš izdomā pazvanīt Vitai uz Vervo un teikt, hei, vai tu man var to moci aizvest līdz turienai ar fūri? Es savukārt nezinu, kā tur aizlidošu ar lidmašīnu vai ar kuģīti, vai kā jūs tur pārvietojaties, ja, tajos brīžos. Bet Vita, kā vispār sākās Vervo pieredze arī tajā, ka jūs pārvadājat arī motociklus? Man bija garlaicīgi, jo cik tu vari vadāt paleti šurp, turp, tur kaut kāds gatavs moduļu mājas, tur garlaicīgi. Un man bija paziņa, kurš... tad viņš ir vienā vietā, tad viņš ir otrā vietā, un viņš man vienā dienā saka, hei, Vita, man klausies, man besī to motociklu savā piekabē, tur vadāt, vai tu vari kaut ko izdomāt? Es domāju, super. Bet tas bija traki, jo es nezināju, ne kā viņu iepakot, neko ar viņu darīt, bet tas, kas ir jāizdara, un tas, ko es arī daru, pa priekšu saka, jā, un tad, pēc tam tu domā, kā tu to izdarīsi. Un tad es atradu ar paziņām cilvēku, kurš ir uz jūs ar motocikliem. Viņš teica, vai es tev iepakošu, tur 150 eiro tu man samaksā. Tad viņš atbrauc uz noliktavu, mēs tur viņus ticējām uz paletes, tur sapakoju. Un tad jau tu tajā procesā saproti, tur var šitā. Un ar katru nākamo jau tu saproti. Jau sākumā bija uz 2 paletēm, pakoja kopā, Jā, eiro paletēm jā, lika kopā. jā. Tagad jau tik advancēti, ka jau speciāli rāmi tiek uzmetināti skaisti, jau nocinkoti skaisti rāmi, ka tu to motocikletu iesaiņo kā lēli, pilnīgā drošībā. Beigās iznāk tā kā kūks kaste, vai ne, pat nezinu apakšā, neredz, kas tas pa motocikletu. Tā kā tas ir ļoti gājis uz priekšu attīstīties. Bet viņš ir nenormāli lepns, viņš nelieto mūsu skaistos rāmis, bet viņš lieto savus rāmis. Mēs esam savus rāmis uztaisījuši, uzmetinājuši savus rāmis tieši mūsu vajadzībām. Un, lai nav katru reizi, lai mēs nebūtu atkarīgi no kāda cita, mums ir pašiem savi rāmi, un tad mēs uzticam tos Vitai. Ļoti interesanti. Tātad mēs esam nonākuši līdz tam, ka pat klienti uzmetina savus rāmjus, lai būtu vieglāk pārvadāt motociklus. Bet uz kurieni jūs tos motociklus vedat? Tur, kur Jānis piezvan, viņš saka, klausies, vai man vajag Spāniju? Agnes pasaka, kur es varētu aizbraukt tur? Davai uz turieni varbūt, varbūt uz turieni. Tas ir par reģioniem. Ar Vitu mēs esam jau sadarbojušies jau reiz 3-4, tad mēs uz Balkāniem, teiksim, tur ļoti ērti ir Atēnas, Sofija, Eiropas Savienībā, un tad tu vari, piemēram, braukt pāri uz Turciju, caur Stambulu, pāri tevi Turcija, jau tālāk Gruzija, ja? Žēl, ka tagad notiek Krievijā tas viss, ka tu netiec otrā galā, kur Kirgistāna, Taģikistāna, ka tas vēl nav paspēts. Tad ir atkal otra Eiropas puse, atkal ir attīstītā, kur ir Milāna, Malaga, kur atkal mēs tiekam uz Āfriku. Ja? Mēs braucam līdz Tanžēru pāri ar prāmi, un tu jau esi Āfrikā. Tāpēc ar Vervo un Vitu tas ir ļoti, ļoti ērti un izdevīgi.
Tas nozīmē, ka tā loģika ir tāda, ka jūs vienojaties ar Vervo, ka Vervo aizved jūsu moci līdz kaut kādam it kā līdz tam iedomātajam sākuma punktam, un jūs tad vēl braucat tālāk, ja tāda ir tā doma. Nevis vienkārši braukājaties pa to punktu, bet jūs braucat tālāk. Vitai ir jau gala punkti jau sakārtot. Viņiem jau ir loģistikas jau noliktavas, kur ļoti ērti tu atlido, atbrauc ar taksīti, kā pirso savu mocīti, un tāpat arī apakaļ. Tu aizbrauc uz to noliktavu, sapako, un kā lidmašīnā brauc mājās. Ja? Tas notiek pēc pieprasījuma. Zvana man, saka, man interesē tā puse, un tad arī mēs pielāgojam. Šobrīd ir izveidojušies tiešām tie punkti aktīvie. Tā ir Malaga, tā ir Sofija, Atēnas, kā Agnes minēja, tā ir Milāna. Tās aktīvās un pieprasītākās vietas, un tad tur tālāk katrs, uz kuru pusi viņš laiž un kā. Tikko Jānis atgriezās no Marokas. 2 dienas atpakaļ, vai 3. Pagājušajā nedēļā kaut kādā trešdien. Caur Milānu. Mēs gribam dzirdēt visu par to, kā gāja Marokā. Viss process. Pirmkārt, jau man liekas, ka šobrīd tā ir ļoti laba lieta, ka tu netērē savu laiku. Mums visiem laiks ir tik, cik viņš ir. Un atvaļinājums mums visiem ir arī tik, cik viņš ir. Un, ja mēs gribam braukt ar motociklu no Latvijas, ir vēl tāda arī, bet arvien mazāk viņi paliek. Bet, ja mēs gribam braukt uz to pašu Āfriku kaut vai, mums līdz Spānijai jāizbrauc uz vienu galu, tikai ir tā rupa runāja 4,500. Tās mums būtu vajadzīgs vismaz 3 dienas. Ir arī tie dzelzs pakaļs, kas varētu tur aizbraukt ātrāk, bet tās 3 dienas tikai uz vienu galu, neskaidot vēl to pašu braucienu. Tas mērķis, viesnīcu, degvielas, un laiks, un nogurums. Un tagad tev ir jāsāk baudīt, tu jau vairs nebaudi, bet tu jau sāc izdzīvot. Tev jau pa daudz. Un vēl jātiek apakaļ. Un tāpēc, lai šo visu izslēgt, mums Vervo aizved, mēs uzkāpam virsū, aizlidojam, uzkāpam, izbraucam un nododam apakaļ un gaidām močus atpakaļ. Un nemazarīgs jautājums ir par riepām. Lai tu aizbraukt līdz turienai, tādas enduro kaut kādas off-road riepas, viņas jau ir cauri jau, tu viņām jau jāmaina riepas ir. Tā kā tas arī ļoti būtiski. Tas tāds, ar tāda liela esence tu brauc uz konkrēto galamērķi un, tā kā tur, kam tērēt savu laiku? Riepas, es saprotu, šajā procesā tad deldē Vervo. Pareizi? Jā. Vita paraksturo, kā praktiski tas notiek. Tagad tev Agnes pazvana un saka, tagad es gribu. Kurā gan tu gribi? Agnes vispār ļoti laicīgi. Viņš par kaut pusgadu iepriekš, viņš saka, Vita, es braukšu uz turieni un turieni. Un tad es domāju, kāpēc viņš man jau tik ātri zvana? Mums ir šis rudens jau saplānots. Jau mēs, ļoti labi. Agni, kur tu brauks rudenī? Plānojam vēlreiz Turciju. Turcijas to Trans-European Trail, šoreiz nevis par Turcijas ziemeļiem, bet pa apakšu, Turcijas apakšu, jo, pasakaina zeme, ka no manas, diezgan lielās pieredzes, kur braukāts ļoti daudz pa pasauli apkārt, tad ir izkristalizējusies 3 lietas, kas ir svarīgas zemē. Daba, cilvēki un ēdiens. Un šīs 3 lietas Turcijā ir uz 10. Ja? Tāda pati Grieķija. Ja? Tur ir skaisti. Var braukt un braukt. Ļoti labi, lai tas viss paliktu arī tātad skaisti. Ja, lai pats brauciens būtu skaists, tad tu dari ko? Tu tagad zini, ka tu brauksi uz Turciju, tu zvani Vitai, pareizi? Vitai laicīgi zvanu. Vismaz mēnesi iepriekš. Un sarunājam datumus, kad mums ir avio biļetes. Un mēs paskatām, Vita, man vajag 8. moci. Atēnās, piemēram, ja? Vita plāno, tas nozīmē, ja mēs esam 8. ielidojam, tad viņa plāno, es saprotu, vismaz 2 dienas iepriekš, lai tie moči tur būtu. Jā, kā minimum. Jā, aiziet, tad stafetes kociņš Vitai, Vita, kas notiek tālāk? Tagad tev Agnes ir pazvanījis, pateicis 8. datumā Atēnās, ko tu dari? Ver vaļā kalendāru un skaties? Jā, tas, ko es paskatos, kas vispār notiek, kas tā ir pa dienu, un vispār es mēģinu skolot šos braukt gribētājus, pirms viņi pērk avio biļetes, lai viņi uzvana man. Jo rekur Jānis nemaz nezina ar viņa braucienu, viņš man piezvana, pasaka, kad viņam vajag, saka, jā, visu izdarīsim, visu forši.
Un es pēc tam sāku jau dziļāk plānot un skatos, Spānijā ir brīvdienas. Un visas noktavas ir cietas, Spāņi nestrādā. Jānim ir 11 moči, vēl 11 moči vēl vienam klientam. Avio biļets nopirks, un es domāju, tagad ko lai es daru? Un es nevaru pateikt, vecīt, nesenāci, jo es tā nestrādāju. Un man bija ļoti, ļoti intensīvs darbs atrast alternatīvu noliktavai Spānijā, ar kuru mēs sadarbojamies jau vairāk kārt, un es to izdarīju. Un šī noliktava ir elastīga, pieder vispār polim, kurš perfekti runā angliski, kā bija Jāna, bija labi? Jā. Nu, lūk, jā. Maiceks strādā. Jā, Maiceks strādā labi. Bet tas ir viens no izaicinājumiem, kas notiek, tad, ja netiek saskanot šo datumu. Bet šajā situācijā Jānis visu darīja pareizi. Es noraužu reāli. Kas notika, es nezinu. Kas notika? Nu, Spāņiem bija brīvdienas, kā tu teici, tu taču nevar ietekmēt. Es varēju pateikt, tev, Jāni, nevar lidot otrajā. Tā kā, lido pēc, es nezinu. Jā, moči nebūja. Moči tev būs pēc 4 dienām vai kaut kas tāds. Bet viss sakārtojam, viss izdarījām. Un tad atgriežoties pie tās plānošanas, jā, tad mēs paskatos tos datumus, viss ir ok, un pasaka, kādiem dradziņi tev, nezinu, tajā datumā, taviem močiem sapakotiem jābūt manā noliktavā. Un Agnes atbrauc ar saviem piedzīvojumu biedriem, paši visu izdara, paši visu sapako uz saviem rāmjiem. Un par rāmjiem vispār Jānis ir ļoti līdzatbildīgs, jo viņš bija tas, kas sen atpakaļ, mēs vēl nestrādājam kopā. Viņš teica, nopērka tos rāmjus, sakārtoja, tu man vislaiku bija tāds, kaut kur garaus, ko viņš tur. Un tās ir investīcijas un vispārējais un tā, un tad tur kaut ko Ķīnā sākām skatīties, tas viņam sūtīja kaut kādus, tur viņš, šits nedara, tur kaut ko, no visa tur atmeta, kas bija, un jā, un tad mans klients, kurš nodarbojas ar metāla apstrādi, uztaisīja. Tas ir būtiski, jo daudz motociklisti jau nav saviem rāmjiem. Tāpēc, ja tev, tā kā, tu esi vienīgais, starp citu. Jā? Jā, pagaidām. Jā, bet ir arī krāmēti moči konteinerā. 12 pēdu konteinerā mēs salikām 7 močus un sūtījām uz Peru. Mēs bijām ar močiem uz Maču Pikču un nobraucām no pašas augšas līdz pat Ušuajai lejā. 10,000 kilometri. Tā kā nākošais solis ir jau Amerika, Dienvidamerika, un kur var salikt smuki močus šķērsām perpendikulāri, smuki sapakot, un viņi iet pāri par okeānu. Ir kur tiekties. Ir kur tiekties, bet gan jau, ja varēja dabūt Spāņu noliktavu vaļā Spāņu brīvdienās, gan jau, kas tad Amerika, tas ir tāds nieks vervo, vai ne? Jā, jo tur arī skaisti, tur arī kur braukt, un tur ir cilvēks labi, un ēdiens labs, un daba skaista, jā, tur arī ir kur. Vispār vervo vajadzētu arī podkāstu par ceļojumiem, varbūt, ne? Kādu domā, Vita? Jā, tur var daudz ko stāstīt. Tieši tā. Bet Vita, pastāst paraksturo, tā tad, jā, jūs vadat, bet kā tas praktiski notiek? Kā jūs tos motociklus sapakojat, kā jūs organizējat to loģistiku? Lai tiešām, tomēr tas mocis jau nav, viņš ir pirmkārt, viņš ir vērtīgs, vai ne? Jā, katram pareizi. savs. Un katram savs, un tā iespējams ir tā vislielākā vērtība, vai ne? Un taču es domāju, ka neviens motobraucējs nepiedos, ja tas viņa mocis atnāks tur kaut kāds ne tādā paskatā gala tajā punktā, ja? Kā tu nodrošini to, ka šīs viss process ir, kā saka, tā kā vajag, uz ūziņu? Es jau sāks ar šiem rāmjiem, viņi ir tiešām pārdomāti, un kā Agnes varam liekas teica, kā Lelli ieliec tajā rāmī to moci, viņam ir paredzēta vieta, viņš iesēžās, kur viņam riepa, tur ir slīpumiņš, pa kurien viņš var uzbraukt. Tad braucējs atbrauc uz mūsu noliktavu, viņam noliek rāmi, stāv viens koriģē, kā tur viņam jābrauc, viņš pats uzbrauc virsū, vēl 2 pietur, teiksim, kā tādu porcelānu, ja, bez maz vai ir piemeklēts pareizs stiprinājums siksnas kopā ar braucēju. Viņš parāda, kur tur labākais, kur aizāķēt, kur tur pievilkt un vēl kaut ko. Un tas tāds komandas darbs notiek. Es arī, tad, kad man zvana un grib aizsūtīt, es stāstu, ka jums tad kopā tātad ar mūsu noliktavas darbiniekiem kopā būs
jāiepako. Ļoti atsaucīgi darbinieki jums, starp citu. Mēs cenšamies. Jo svarīgi pareizi iepakot. Tad nav nekāda problēma. Tad viņš negāžās, viņš nesverās. Kārtīgi tu viņus 4 nopako, lai no ārpusē nekas nekarājās. Viņus satina ar plēvēm virsū un, teorētiski nevajadzētu nekam būt. Jā. Protams, vienmēr forša mažā situācijas ir, bet līdz šim tu nav. Tu jāklavē pie tā. Tad viss. Jā, bet forši tas vēl, ka pie šī motocikla tu klāt vari salikt ķiveres, zābakus, ūdens pudeles, visu. Ko ņem līdzi. Tev nav vajadzīga bagāža lidmašīnā lielais koferis. Tu visus var salikt, cik tev vieta atļauj, tik tu vari sapakot. Visu sapakot un lidmašīnā tu mazo mugursomiņu tikai, jā. Un atpakaļ no Grieķijas var salikt virsū olīveļu, vīnu. Olīveļu, vīnu daudz nevar tādu kontrabandu, jā, bet Nebija vēl sezā. Bet olīveļu vēsta. Labā olīveļu no Grieķijas. Jā. Cik praktiski? Praktiski ļoti. Praktiski, un nav lidmašīnā jākā visā pilnā ekipējumā, jā. Un kas galvā? Jā, ar kas galvā, vai ne? Stjuart, nav jābaida. Ko, Jāni, pastāst, kāda tev pieredze? Kur tu biji Marokā, bet kas varbūt ir tavu nākamie galamērķi, kur tu plāno doties? Es pats organizēju tos braucienus priekš klientiem. Pats strādāju ar BMW. Un tirgoju motociklus, un līdz ar to ir ļoti daudz klientu, kuri grib nopirkt to motociklu, bet viņš saka, kur man braukt? Un tad, kad es pārdodu motociklu, pārdod īsti, man liekas, man nepatīk tas vārds. Pārdod zemens, es drīzāk viņam ievirzu uz to, ko viņš varētu darīt, kāds būtu viņa tas baudījums no tā visa. Un tad viņš man jautā, ko tad es braukšu ar viņu un kas ar mani brauks? Un es saku, tad mēs varam braukt kopā. Ir 3 reizes gadā, tev ir 2 reizes vai 3 reizes gadā ir braucieni. Jā, un tad mēs varam braukt kopā. Ir atsevišķi, grupā ir apmēram 8 cilvēki, vairāk nē. Jo viens vadītājs nevar vairāk par 8 cilvēkiem savākt viņus kopā. Tad jau sākās ar atsevišķu grupas dalās un tā tālāk, bet kaut kā tā. Šis gan ir lieliski, vai ne? Tu tad no tevis var ne tikai nopirkt motociklu, bet arī saprast, kur ar viņu var braukt. Jā, ir arī apmācības viņam veids. Viņš saka, man nav tādas pieredzes, protams, ka tu viņam veic apmācības ar lieliem motocikliem. Protams, tas nav MXGP braucēji un tā tālāk, tas nav enduro braukšana, bet šeit ir droša braukšana. Jā, un motocikls ir tiešām ļoti drošs, bet, lai varētu to visi izmantot, tev ir jābūt kaut kādām pamatbāzes zināšanām, ko spiest, kam tas ir vajadzīgs. Jo dažreiz ir tā, ka tu vari saspiest kaut ko, un tas motocikls aizbrauc pats, un tu paliec. Apmēram, jā, tur ir daudz visādas tādas lietas, kas tev palīdz. Un tad tā pamazam ar viņiem tur, spēlējamies. Kur tu piedāvā braukt? Kur ir vispār tas, kur cilvēki grib braukt? Pārsvarā es braucu, tā ir tā, pa Āfriku man viņi ļoti patīk. Tur ir atsevišķs iemesls, kāpēc man tas viss patīk tur, bet braucam uz turien. Tāpēc ir agrais pavasars, kamēr vēl nav sezona šeit. Un tad ir rudens, kad jau šeit ir beidzies, tad rudens. Un arī, protams, ir Portugāla, izbraucam arī tur. Bet pārsvarā pa Āfriku. Un ko jūs darat Āfrikā, kad jūs cik tur reizes esat bijis jau tur ar moci? Wow! Tu vari saskaitīt? 10 gadi. Un pa 2 reizes gadā noteikti, tad ir pa 3 reizes bijis. Ir ar pieredzi? Diezgan, jā. Bet, pieredze ir daudz, un klienti nav vieni tie paši. Ir, kas brauc man 5 reizes, jau ir braukuši, jā, un tā tālāk, bet, pieredze ir daudz, un dažādi cilvēki, un dažādas ekspektācijas katram ir. Viņš ir izdomājis, kā tas varētu būt. Bet patiesība ir kaut kas savādāk, ne tas ēdiens varbūt ne tā vide viņam. Dažreiz ir kādam ir laika apstākļi pa karstu, pa augstu, brauciens, varbūt pa ātri, pa lēnu. Viņš ir gribējis apskatīties gleznas, mākslas muzejas kaut kādas, bet tur viņam rāda kalns, un viņš tā kā gribētu lielā pilsētā, vienam tirgi interesē. Tur dažādi ir. Ļoti, ļoti, ļoti dažādi ir ar teltīm brauc, un tā. Tas arī ir atsevišķs stāsts vispār. Par to vien varētu viss tas ērijas stāstīt. Jā, viens ir noskatīties YouTube, iedvesmoties, tas ir forši. Cilvēkiem vajag iedvesmu, bet realitāte jau ir pavisam cita.
Jā, tur ir vairs nav sieva vai draudzene, kas tev gatavos ēst vai pagatavos gultsvietu. Tev pašam tas viss jādara. Nu, tad ir tā, jā, pieauguši cilvēki un viņš saka, Vismaz labi, ka ir vervo, kas tev moc vismaz aizved. Jā, vervo aizved moc un to gan, jā, tur viņam jau atkrīt, tur es gan arī pieslēdzos visiem saviem klientiem, pats pieslēdzos, sapakoju viņus tur. Jā, nu otrā galā gan jau, tad jau, nu, kas tā ir Spānijā, jā, jau tur jau gan paši pieejā pastāst, ko vajag, bet paši. Un nav nemaz tik viegli. Vai ne? Tur liekas, jā. Vai jā, prasmes arī jāveido. Bet kā ir, es gribēju pavaicāt par to, kā ir foršāk vai ceļot vienam ar moci braukt, vai tomēr kopā ar kādu. Nu, tas ir droši vien ļoti individuāli, bet kam jūs dodat? Labs jautājums. Sākumā mums ir domu biedru, tāda neliela grupiņa, ja? Tieši lai izvairītos no to, ko Jānis saka, vienam gribās gleznu, vienam gribās telti, vienam to, tad, teiksim, Jānis noliek kaut kādos rāmjos, bet ja tev ir 3-4 cilvēku kompānija, tad jau tu esi jau pieberzējies, tu jau zini, tu dzīvo teltī vai tu dzīvo 5-zvaigžņu viesnīcā, un jau tev ir sava kompānija, ja? Bet runājot par, sauksim, solo ceļojumu, pie tā lēnām arī nonāk. Un es ļoti ceru, ka es arī pamēģināšu to darīt, jo sākumā liekas domu biedri, bet es ļoti saprotu arī tos solo ceļotājus, kas vieni paši ceļo. Man šķiet, ka tur arī ir iekšā. Tas jāpamēģina. Tur ir iekšā. Jāni, kā tev, vai tu esi devies solo braucienā? Nē, es devies solo. Tas ir bīstami vienam braukt. Jā, ja mēs braucam pa tādu on-road ceļu, nav varbūt tik ekstrēms, tad tomēr ir kaut kāda atbalsts punkts, tas tomēr man tā liekas. Bet ir, kas brauc arī vienītī, viņš brauc off-roadā diezgan tādos ekstrēmos. Galvenais, lai moci var pacelt. Jā. Jābrauc ar tādu moci, lai tu viens pats var pacelt moci. Bet tu taču māci autoskolā. Tur bija kaut kā no aizmuguras, tu tā pietupies un tad tu tā celt. Vai ne? Jā, ir dažādi. Jā. Bet par to individuālo braucienu, solo braucienu, man bija viens klients, viņš mani uzmeklēja caur Instagram. Un tāds īsts stāsts, viņš no Čīles. Viņš apceļo Eiropu, Ziemeļa Eiropu, tad viņš atkal kaut kur citur aizbrauc. Tagad viņš bija izbraucis 3 mēnešus tur Ukrainu, tur to Kirgistānu, Kazahstāns un tos tur gabals. Nu, viņš man uzrunājas, viņš klausies, vai es nevarētu, vienkārši tā arī bija. Randomā viņš uzrakst, vai es nevaru palikt pie tevs. Un es tāpat kā Vita saka, jā. Un es nolieku to, un tagad domāju, Jēzus, man ir pagāju. Nu, viņš ir pilnīgi svešs cilvēks, ko es tagad vispār izdarīju? Nu, pie manas mājās, ģimenē viss. Bet motobraucējs. Motobraucējs ar suni, jā. Ar suni? Ar suni, jā, viņam ir savs. Jā. Tas nebija tāds solo ceļotājs. Viņa bija suni. Jā, tur ir atsevišķi tās. Tie, kas brauc vai dzīvo ar suni vienatnē vai ceļo, viņiem ir ļoti smags raksturs. Tā no psiholoģiski. Tu piekriti tādu uzņemt. Bet es paņēmu, jā, to suni vispār. Es maz nezināju, ka viņam suns būs. To es lidostā ieraudzīju tikai. Bet tas stāsts par to, ka viņš tagad atbrauc pie mums šeit uz Latviju, tur viņš to mocu man atsūtīja, es viņu saņēmu, viņš man atsūtīja ķiveri, to es saņēmu, pie manas mājām uz pastu viņš nav, es braucu tik ņem ārā, un viņš man raksta, nu viss būs forši, un es tulīt būšu. Nu labi, tagad tā lidost, es aizbraucu uz lidostu, stāvu, sagaidu, tur Rodrigo, kaut kādu bildes tur redzēju tā Instagramā, bet nav, man jau patīk tādu piedzīvējumu. Un viņš skatos, suns izskrien ārā, domāju, laikam kādam ir pasprotis tur un šis skraida. Tas ir viņa suns. Viņš atnāk, hello, Rodrigo, ir klāt, viss. Braucam uz mājām, bērni man priecīgi, visi forši, mums mājās suņi nav, bet tas suns tur griež pa to grīdu. Mēs šie priecīgi. Un tā viņš mums bija doma, ka viņš dzīvos mums 2 dienas, bet nodzīvoja 3 dienas. Un man sieva prasa, klausies, viņš tā ļoti brīvs, tie cilvēki ļoti brīvi, viņi ļoti atvērti. Tiešām viņi ļoti atvērti un brīvi, bezlieka kaut kādiem tur. Viņš nonāk klē, un viņš klausies, brokastis būs. Un es sievai prasu, brokastis būs. Viņi uztaisīja tās brokastis. Tā otrā dienā man sieva prasa, viņš atkal nonāk klējā, viņš guļ līdz 11, 12. Viņš varbūt kaut ko varētu uztaisīt. Sieva viņam taisēs. Trešā dienā sieva prasa, klausies, mums ilgi viņš jau būs. Es jau tā kā, es pieņemu darbā šeit.
pa pavāru kaut kādā. Nu, kaut kā tā, bet ļoti draudzīgi un viss. Un šeit ir tad stāsts, ka viņš ceļo viens pats ļoti ilgstošu laiku. Un es saku, tu esi laimīgs cilvēks. Ka tu ceļo un tev baigi forši, un viņš saka, nu nē. Patiesībā es apskaužu tevi. Es saku, kā tā? Nu, tu redz, ceļo, brauc, priecājies pie manis, es rīt jau pie viņa. Un viņš saka, tā kā es aizbraucu atpakaļ, man jau nekā nav. Ja? Es esmu iepazīstināts cilvēks un tā tālāk, bet es sāku no nulles. Bet viņam nav ne ģimenes, nav nekā nav. Viņš saka, nu kā, iedomājies, darba nav, nekā nav, viss no nulles, jā. Nu, baigs arī, ka ir kur atgriezties. Ir kur atgriezties, jā, viņš saka. Tas ir ļoti būtiski, jā, ka tu ceļo, un tu jau kādā 10. dienā, gribās mājās. Gribās jau mājās, atbrauc mājās, un jau atkal jau pirkstu meklē pa karti, jau vakar kaut kur braukt. Jā, tas stāsts par to solo, tad tur jābūt ļoti, ļoti psiholoģiski gatavam tam. Daudzi tie solo uzņem video līdzi, un tieši tāpēc, lai viņš varētu runāt. Iespējams. Viņš runā stāstā, viņš runā ar kameru, un lai viņš nebūtu galīgi viens. Jā, iespējams, ka tā arī ir. Jā. Nu, kaut kā jau vajag komunicēt. Mēs jau esam tomēr Sociāls būs. Mums vajag socializēties. Noteikti. Vīta, pastāst mazliet par savu motobraucējas pieredzi. Kur tu esi bijusi? Latvijā. Tavs darbs? Bet man ļoti sasaucās, ka Jānis stāstīja pirmā jautājumā, kad uzdevu, kā viss aizsākās ar šo pierādīšanu. Un es klausījos, un tās arī bija tas mans stāsts. Man vajadzēja pierādīt, es braucu ar 280 km/h ar motociklu, vājprātīgi. Es domāju, kas vispār man tajā brīdī bija galvā, bet tev vajadzēja pierādīt blondīnu uz motociklu. Man bija tāda uzmanība, es nevaru iedomāties, ārprāts. Visos tusiņos, moču zābaki, jādas, jaka, peltkostīms, tur, vājprāts. Un tādas lietas, tas nav pareizi. Bet tajā brīdī vajadzēja uzmanību, un es to darīju. Un pēc tam jau nedaudz mierīgāk, un mana motobraucējas karjera beidzās, tad, kad es palku stāvokli ar savu otro dēlu. Un tagad es gribētu braukt, es zinu, ka es to darīšu, bet visam savādāk. Pirms tam man bija žilete, pilnīgi, es vispār nesaprotu, kam tie motocikli domāt un kāpēc ar viņiem vēl joprojām kāds brauc. Viņi ir nērti, viņi nevar pagriezties un briesmīgi vienkārši. Tad tagad tas būtu pavisam savādāk un ar prātu un ar padomiem apkārt. Man tagad ir tik profesionāli un interesanti braucēji un katrs kaut ko var ieteikt un padalīties. Es pat teorija tāda nonāca pie domas, ka motocikletu pirms 40 varbūt, ka nē, jo tomēr tā ir bīstama lieta. Vienalga, vai tas ir vienalga kāds motociklets, jo tas viss neaizsargātais satiksmes dalībnieks, nākamais gājēji. Un jābūt ļoti, ļoti, ļoti prātīgam, tā kā jaunībā ar moci, nē. Tas nāk pat ceļojums pēc 40. Tā varētu būt tāda recepte, ieteikums, jā, dārgie klausītāji, ja jūs dzirdat. Bet, varbūt arī kāds ņems vērā. Bet domājot par to, Vita, tu minēji, ka tu gribētu atkal atsākt, bet savādāk, kur tu gribētu aizbraukt tagad? Jo tagad iespējams, varbūt, ka tā nebūtu tikai Latvija, tas būtu arī kāds cits galvmērķis. Noteikti Grieķijā pabraukt pa serpentīniem, bet tur jāprot. Tad man vajadzētu iet, tur, Jānis teica, ka viņš apmāca, kā braukt, tad es droši vien varētu dabūt kādu glauno skaisto bembīti, piemērot sievietēm. Arī, jā. Un, jo tev ir jāmāk viņš guldīt un pagriezties, un tad izbaudīt, ka tu brauc lēni pa tiem kalnainajiem ceļiem, tāpat Spānija noteikti. Andalūzija, skaisti arī. Jā, varētu būt. Un tagad jau tev ir reāla pieredze un zināšanas, tu jau varētu arī caur Vervo aizvest savu, tu varētu aizvest, vai ne? Es nezinu, būtu jārunā to Viti no tā Vervo, vai viņa varētu, vai vedīs, jā. Vai teiks novāc tikai 4 močus, jo ar vienu motocikli nav izdevīgi vest. Aha. Finansiāli nav izdevīgi, jo vairāk motociklu, jo ir izdevīgāk. Jo ir labāk, jā? Jo man arī būs lētākā klientam, jā? Protams. Aha. Es vēl viņu salikšu 2 stāvos un vēl būs lētāk.
Tad tur jāapzina visi draugi, paziņas, un tad var braukt. Nē, daudz naudas var braukt arī viens pats. Bet tā tad arī šis aspekts ir no svārā, respektīvi, kā, cik lielā kompānijā mēs braucam vai kā tā loģistika tur saliekās. Bet vispār kopumā, cik liels ir tas pieprasījums šobrīd, jo viena lieta, ko mēs zinām, ka aizvien vairāk, bet, ja tu tā vērtē, teiksim, kad Vervo sāk un kad tu sāk ar šo nodarboties ar motociklu pārvadājumiem, tad cik šobrīd, kāda ir tā tendence un kā tu jūti, kā viņi varētu nākotnē attīstīties? Tā dinamika ir ļoti izteikta, un brīžiem es pati satraucos nedaudz par to, man nāk zvans pēc zvana iekšā, īpaši, ja mēs kaut kur pastāstam par sevi vairāk, to var izdarīt, un, pāris gadus atpakaļ mēs vedām vienu mociju uz 2 koku paletēm, vai pēc tam rāmjiem, man šķiet, kā Agnis bija pirmais ar 4 močiem, tad tagad mums aiziet pilna fūra, tie ir 26 motocikli. Tad ir pāris gadu laikā, un tas pakalpojums tiek slīpēts, un par to ir jāstāsta, jo daudzi nezina. Viņi tiešām piezvan, viņi saka, kā var aizvest, kur jūs viņus liekat, un citreiz arī pat no tiem sociālajiem tīkliem, kur mēs dalāmies ar šo, kā nenokļūst līdz tam dzirdīgajām ausīm un trūkst informācijas, tāpēc par to ir jārunā, jāstāsta, un drīz varbūt vispār es nevadīšu neko citu, tikai motociklu. Bet tad man atkal var kļūt garlaicīgi vienā brīdī, tāpēc tur jābūt tādam balansam. Dabies sezonāls tomēr tas ir, jā, kaut kādā martā sākās labākā gadījumā, no oktobrs, novembris jau beidzās. Jā. Tāpēc jāver vaļā ceļš uz Dienvidu Ameriku. Tur ir otrādāk viss. Jā. Uz Austrāliju. Sarežģīti ar muitām ir sarežģīti. Jaunzēlanda, Austrālija. Tur vēl nav būs, gribētos. Bet varbūt tomēr lētāk tur iznomāt to motociklu, jo šeit arī ir, es esmu dzirdējis vairāk kārt šo salīdzinājumu, vieni saka, nē, tikai ar savu un nekādas īres motocikli, savukārt citi saka, man lētāk sanāk paņemt īres motociklu. Jūs droši vien varat pakomentējiet, jo tas droši vien līdzīgi kā ar auto, vai es braucu, to gaisa gabalu ar savu auto, un tur arī kāds foršs lietas, vai es aizlidoju, un tur es izīrēju auto, arī šāda opcija ir. Ko jūs sakat par to? Cik garš ceļojums? Kāds ir plāns ceļojumā? Ja plāns ir ceļojumā nobraukt tur 10,000 un pavadīt veselu mēnesi, piemēram, tā kā uz to Dienvidu Ameriku, tad noteikti savējo. Bet, ja aizbrauc uz to pašu Santiago, Čīlu, aizlido uz nedēļu, protams, kad izīrēt. Nemaz nenāsim pa Āziju, protams, tur noteikti ir īres moči. Bet savs ir sevišķi tu tādā garākā ceļojumā, Tā kā, tam atkarīgs, man liekas, ir. Jā, tā ir, Un vēl jau ir jāzina tās nomaksas kantori. Ne visi ir gatavi dot, pieņemsim, tavu to iedomāto maršrutu, kur tu gribi pats braukt. Viņam ir GPS salikt virsū, un viņš jau redz. Tu jau viņam var teikt, ka es nebraukšu, un tu iebrauc, atbrauc apakaļ, viņš saka, klausies, redz karti. Tev limitēts ceļā, tu nevar braukt. Tev pa asfaltu, un arī tāpat jau, motos paliek motos. Tie ir 50 uz 50. Nokritīs vai nenokritīs. Ja tev apgāzi, savs ir savs, vienmēr ir, savs. Uz sevi jau nedusmosies. Jā, bet, ja tev paprasīs, kā tik līdz paprasa klientam vairāk naudas par to, ko viņš tur ir izdarījis vai pārkāpis kaut ko, tā sākās negācijas un ceļojumi tu pats sev sabojā. Bet man liekas, ka tā nomas kantora ir laba lieta, kā Agants jau teica. Tādiem īsākiem posmiem, īsākiem braucieniem, nezinu, tu tur aizbrauc uz Spāniju, sauļojies, sievai patīk pludmali, tev gribās izbraukt. Paņem izbrauc 3-4 dienas, met mieru. Abi divi ir laimīgi, un ģimenē ir miers. Viss, un visi laimīgi brauc apakaļ. Bet, ja grib braukt šāds tālāks ceļojums, tur bišķiņ jau vajadzētu. Arī ir jāņem vērā muitas, visādas, kā tu tiek pāri tām robežām un tā tālāk. Kā, tur arī nedod nemaz visas tās nomas kantori, nemaz tā nedod, vismaz Āfrikā. Tā gluži arī nav, ka tu tur brauks tagad no augšas līdz lejai. Nav tāda kantora. Nav tā brīvības sajūta. Jā. Tev tomēr limitēts ir savās kurā vietā, uz kuriem tu gribi braukt. Savs ir savs. Tur tāda papīra, bišķi tā kā ierobežots. Visu laiku domā, kā būs, un
Nu, tādas vīti, man liekas, tas, ko mēs te dzirdam, ka tomēr ir arī liels potenciāls Vervo ne tikai loģistikas departamentam, bet arī motociklu pārvadājumu departamentam. Jā, drīz varbūt būs jāapsver doma atvērt viņu. Lieliski, lai vēl vairāk piedāvātu šo pakalpojumu popularizētu, bet kā jūs skatāties vispār uz tādu motociklu kustības, nevis kustību, motocikls kustās pats par sevi, ja, bet kopumā šīs lietas un nodarbošanās un hobija nākotni, neraugoties to ir tiešām tik daudz dažādu pārvietošanās veidi, cilvēki ar motocikliem joprojām brauc, un iespējams, ka brauc vēl vairāk nekā iepriekš, vismaz ved vēl vairāk nekā iepriekš, bet kas notiks nākotnē? Kā jūs skatāties? Cik ilgi jūs paši brauksiet? BMW tirgotājiem, tā jau te zinās, cik ilgi viņi tirgos močs. Močs jau tirgos ilgi. Šeit, man liekas, ir gan mainījies, ja piemēram, man un Agnim ir, kas viņas agrāk sauc pa benzīnu galvām, ja, un ka gribās tādi jaudīgi un sportiski un ātri varbūt un tā tālāk. Tad šobrīd jau tiešām tendence ir tāds mazāks mocīšs jau piedāvā un interesējās. Nav vairs tie hārlisti, ja mēs paskatāmies arī pa tiem pašiem klubiem. Protams, negribu apstrīdēt nevienu tur, bet tās tendences pēc motocikliem, ja pabraukā tās pašas izstādes, skaties, ka tās inovatīvās lietas kaut kādas, viss tādi maziņāk ir. Nav vairāk tādi jaudīgi motocikli. Pēdējie vēl tie palikuši ir. Man liekas, ka būs, moči jau būs un tā tālāk, un ceļotāji ir daudz, un tas šobrīd ir tāds baigais trends, tu esi īpašs ar kaut ko, ja tu ceļo vai, ne tikai hikingo, vai tas jau tāds arī brands, tas trends drīzāk. Ja? Trends un brands. Trends un brands, jā, ka tu tur esi ļoti aktīvs un tā tālāk. Bet ir, jā, cilvēki gribās, bet man liekas, ka nav tās. Viņam tās ekspedīcijas YouTube ir, viņam tā iedvesma ir, bet tā varēšana nav un tās zināšanas nav. Un tad notiek tas, vai nu viņš nopērk pa smagu to motociklu, vai otrādākā vēl nopērk pa mazu, jo tie visādi draugi jau ir, un visi stāsti ir, pirmais mocis jāņem ir tāds un tāds. Nav tāda pirmā moča vispār. Kāda grib tāda pērc. Nav pirmais vai pēdējais. Vai, tā kā močiem visiem ir šobrīd jau vairs nav tāda, kā agrāk bija. Šobrīd jau viss tās jaudas var samazināt. Viņš ir liels, ja tev tas patīk, tad brauc ar tādu lielu, bet viņš nav tik agresīvs. To tu visu var iestatīt, vismaz BMW tā var izdarīt. Es gribētu nedaudz oponēt tomēr Jānim, kad mocis pakārtojās tavam mērķim, ja, uz kurieni, ko tu gribi sasniegt. Ja, ja tu brauc ceļojumā uz kaut kurieni, tam tu piemeklē motocikletu. Tu no sākuma esi dīvaini ceļotājs ar pulti rokā, ja, skaties tos YouTube, skaties, kā citi to dara, un tad tu tikai izkristalizējās, kādu motocikletu tev vajag. Tā uzreiz aiziet, un es tagad vienalga nopirkšu to, tas nebūtu laikam pareizi. Tomēr tas ir tāds ieguldījums, tāpēc jāsaproti mērķis, kam tev viņš ir vajadzīgs, un tad izkristalizējās kādu motociklu. Bet es gribu visu kaut ko. Es gribu aizbraukt ar Jānu uz Āfriku, un es gribu uz Rīgas centru aizbraukt uz manikīru. Tad, ko tad, lai es daru? Jāpērk 2? 2, man arī 2 ir, jā, vismaz. Jāaiziet pirmkārt pie Jāņa. Jāpakonsultējās un jānopērk, droši vien pēc 3 varbūt. Ir ļoti daudz. Vai ne, ja viens no tiem 2 saplīst? Jā. Es statistiku dzirdēju, ka Latvijā jau ir reģistrēti pār 40,000 motobraucēju, ja es pareizi atceros. Jā, tas ir daudz. Liels skaits. Liels skaits. Tas ir tā kā vienā lielā mazpilsētā. Iedzīvotājs. Ļoti daudz ir daudz. Bet arī pēc motociklu pirkšanas kaut kāds jaudas tu arī jūti, ka vairāk viņi ir. Jā, bet es saku, tos lielos močus ļoti maz izskat. Pērk, protams, ir, kā es saku, ir tie, kam ir jau pieredze, viņš zina, ko viņam vajag, viņš jau zina konkrēti, ko vajag. Bet tie jaunie, kas ir tikko dabūjuši vadītāju apliecību, viņi tad, viņš vēl nezina, tad viņš nāk pie ekspertiem uz veikalu, kurš pārdevējs tev var izstāstīt, ja, un tad tu pats pieņem jau to lēmumu, jau pats pieņem. Ja, tāpēc man nepatīk pārdot.
tu pieņem lēmumu, es tev izstāstu, kas ir labāks vai kas sliktāk, kas ir piemērots tev. Kā Agants teica, viņš jau var apskatīties, kur viņš grib braukt, un vai uz pilsētu pie manikīra vai kaut kur citur. To vidas ceļu dabūt, ja? Bet nav tāda iesācēja motocikla, nav. Mums atnāk, kāds man pirmais motos? Var šitādu un šitādu. Nav jau Ferrari iesācējiem. Vai ir Ferrari, vai nav Ferrari. Pirmā mašīna bija Fiats, un to teica visi, šis jau tāds mazs Ferrari izrādās. Pa lielam, jā, tērē degvielu tikpat, cik lielais, jā. Bet, paldies jums par sarunu. Varbūt noslēgumā vēl, kā jūs redzat to savu motobraucēju karjeru? Tuvākā, tālākā nākotnē, Vita? Man ir jāaiziet līdz veikalam, un tad jāsaprot droši vien, ko es varu, ko es gribu. Man jau kā sievietē ir vēl grūtāk kā vīrietim. Man vajag, lai skaisti izskatās, lai ir tur, lai viss ir, estētika ir vajadzīga, ne tikai tā praktiskā puse. Un tur krāsa nedara, un vai tev, nezinu, tur jāgaida, jāsūta uz Vāciju, jā, tur vajag ar tādām podziņām. Tur. Bet patiesībā džeki pērkot motociklus, viņi ir vēl grūtāk. Jā? Jā. Arī ekipējiem. Vēl grūtāk nekā sievietēm. Es par epikiem, es vēl par tik tā pat nepadomāju, tas būtu vājprāts, vēl ir taču jāpieskaņo eki. Jā, jo meitenes vairāk uzticās. Viņas vairāk uzticās, ja viņam saka profesionāli cilvēki, tā gribētos ticēt, ka visos salonos tā ir, ja, bet mēs uzskatām, ka tiešām mēs netirgojam, bet mēs iesakām, ko tiešām tev vajag, un tu pieņem to lēmumu. Bet ar meitenēm ir vieglāk, viņas jau zina, kas jau ir kas. Ja tu saki, ja Jānis teica, tad viņi tā kā uzticās, jā, un tā kā. Vēl tā labā ziņa, ka tiešām, kad gan BMW, un es domāju arī citi saloni ļoti pamēģināt. Jā. Tu pamēģini ar vienu, pamēģini ar otru, un tad tu saproti, kas sēž priekš tevis. Ko nozīmē pamēģināt pa pagalām izbraukt? Nē, ir demo brauciens, 1 stundas, tu vari vienkārši izbrauc. Apskaties, vai tas ir tas, ko tev vajag. Kā viņš ar Jānu sanās veselu weekendu, sestdienas mēdienu, ticamādi. Līdz manikīram. Jā, un tad jūs varat atbraukt apakaļ un paņemt nākušo motociklu un tā patestēt. Paskaties, kas tāds ir. Tas ir forši. Jā. Labi, skaidrs. Vita tad dosies uz salonu un skatīsies, kas ir pieejams. Agni, kāda tev plāna? Bailes jau kaut ko baigus priekš plānot. Pasaka viņam savus plānus, un nekas nesanāks. Ja? Tik daudz, kur viss arī būs. Es domāju, ka lēnām ir jāsašaurinās, jo jāskatās arī ir ko tu vari, jāapzinās savus vecumus un savu varēšanu. Es ceru, ka vēl kādu laiku varēs braukt, kad spēks būs un vēlmi jau ir, bet kādreiz nevienmēr ar to pietiek. Tā kā es tā ceru. Būs spēks, ja būs spēks un būs iespējas, tad uz kurien? Gribas to Tadžikistānu, Kirgistānu izbraukt, Pamiru, to Alaju, to visu rajonu gribās. Tā ļoti skaista vieta ir, jā. Tas būtu tāds plāns, ja, bet, saku, pateiksi un nepiepildīsies, ja. Eiropa ir krustas šķērs izbraukt, Balkāni krustas šķērs, Dienvidamerika, un Āzija un Kalni. Paldies. Reizēm jau tieši ir jāpasaka, lai tieši piepildītos. Dodies. Tieši tā. Tieši tā. Jāni, kā tev tuvākie plāni saistībā ar močiem? Tikko jau mēs jau izbraucām, un tad ir pavasaru nekur. Šeit ir apmācības ar klientiem, kā jau es teicu, kurus varētu sagatavot, kur ir gatavi braukt un kaut ko darīt, ceļot. Vai ar mani, vai bez manis. Bet rudenī, jā. Rudenī ir 2 braucieni. Viens ir arī uz to pašu Portugālu, un pēc tam jau ir atkal Maroka vai Mauritānija vai Senegāla. Tur viss tā atkarīgs no grupas, kur tad katrs. Jo tur ir laika ierobežots, katram mums ir laiks, cik viņš ir. 2 nedēļas, 3 nedēļas. Biznesa cilvēkam ir grūti. Viņš bez tā datora nevar. Paldies. Paldies, Jāni, arī tev, ka padalījies. Un paldies jums visiem 3. Liels paldies par sarunu. Kā Jāni, tu teici, arī laiks ir ierobežots, un arī mūsu podkāstu laiks, diemžēl.
ir beidzies. Un liels paldies visiem, kas mūs skatījās, klausījās un arī piedalījās šajā sarunā. Droši atstājiet arī savu komentāru par to, kā jums šis viss liekas. Varbūt ir kāds jūsu ceļojums ar moci, kur jūs esat izmēģinājuši un jums ļoti iepatikās, vai tieši otrādi varbūt kāda pieredze, kas jūs ir sarūktinājusi. To droši arī varat komentēt. Bet nākamajā epizodē mēs runāsim par noliktavām. Tā kā izrādās, ka tur droši vien arī noliktavā var kādu moci glabāt. Es domāju, ka noteikti. Tā kā liels paldies visiem, kas skatījāties un klausījāties un uz tikšanos. Paldies. 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 Atā. Atā.